Otrās dienas rītā vilciens negaidīti apstājās. Paspartū paskatījās pa logu un ieraudzīja nelielu ciematu. Vilciena pavadonis sāka staigāt pa vagoniem un teikt visiem pasažieriem: "Kāpiet ārā! Visi kāpiet ārā!" "Kas notiek?" jautāja Frensis. "Te ceļš beidzas. Tālāk dzelzceļš vēl nav uzbūvēts. Dzelzceļa nākamais posms sākas Allahabadā. Tas ir 70 km attālumā no šejienes." "Bet avīzēs bija rakstīts, ka ir uzbūvēts ceļš no Bombejas līdz Kalkutai. Kas te notiek?" Frensis bija dusmīgs. Vienīgais, ko atbildēja pavadonis: "Tā tad avīzes kļūdījās." Paspartū paskatījās uz Phileasu Fogu ar bažām. Phileas Fogs viņam teica: "Viss būs kārtībā. Mums ir 2 dienas rezervē. Kuģis uz Hongkongu attiet 25. datumā pulksten 12. Šodien ir tikai 22. datums. Mēs paspēsim laikā. Šobrīd jādomā par to, kā tikt līdz Allahabadai." Paspartū un Francisa Sulainis salika visas mantas somās. Tas prasīja aptuveni stundu. Citi pasažieri jau sen bija aizgājuši, jo viņi zināja, ka vilciens tālāk nebrauks.